Tātad mūsu korumpētā slimā mafijas valdība grib bloķēt TikToku tāpatās, kā to dara Amerikā. Jo kā jau Latvija, kas ir Amerikas kolonija, ko vada ebreji, tāpatās kā visu Ameriku, mēs pakļaujamies tieši tiem pašiem noteikumiem. Un, protams, atmaska tam visam ir Krievi, atkal Krievi vainīgi. Un, protams, mūsu tauta ir tik naiva un stulba, ka būs idioti, kas ticēs, ka Krievi ir pie visa vainīgi. Un tādu idiotu mums šajā valstī netrūkst. Ko es varu ieteikt jums, cilvēki, ir pavisam noteikti pamest Rīgu. Jums nav ko tajā smirdīgajā Rīgā darīt. Rīga ir vienkārši cietums, no kura jūs nekad netiksiet ārā, ja jūs tur paliksiet. Ar visiem kredītiem, ar visiem milzīgiem rēķiniem, tas viss tikai turpināsies. Visi tā saindētā pārtika, visi 5G torņi un tā tālāk, un nākamie nodokļi, un vēl lielāka rēķina. Tas viss tikai turpināsies un augs. Ja jūs gribat izmukt no tā, jums ir jāpamet šis cietums un jāveido savas kopienas kopā ar draugiem, kopā ar paziņām prom no Rīgas. Rīga ir šo korumpēto mēslu perēklis. Es daru tieši to. Es pārdodu savus īpašumus, es pārdodu savu dārgo mašīnu un pazūdu prom no šīs elles. Un runājot par TikToku, TikToks ļoti ietekmēs sabiedrību, tāpēc, ka neviens cilvēks izmanto TikToku savā labā, gan informācijas iegūšanai par patiesību, gan kaut ko mācoties. Protams, ir arī liela daļa, kas vienkārši degradējas tajā TikTokā, un tāda sabiedrības daļa būs vienmēr, vai tas TikToks ir vai nav. Mums vienkārši tāda vienmēr ir bijusi un būs, kad vienkārši cilvēki izmet savu dzīvi ārā, vienkārši degradējoties, pīpē saltus, iet tusēt uz klubiem, un tā tālāk, viņu dzīves ir bezjēdzīgas. To sabiedrības daļu, protams, TikTok bloķēšana nekādīgi neiespaidos, viņi tāpatās turpinās degradēties. Bet, diemžēl, cietīs tā sabiedrības daļa, kura grib iegūt informāciju, patiesu informāciju un kaut ko mācīties. Paldies par uzmanību!